Teiks. Paldies. Man, kā jau ļoti daudziem cilvēkiem, ir savas vājības. Visas es šodien nevarēšu uzskaitīt, bet es gribu pateikt par divām. Viena no tām ir psiholoģija. Visā tajā krāsainībā, ko psiholoģija var dot, un īpaši organizāciju psiholoģija. Otra mana vājība ir lasīšana. Tajā brīdī, kad es nelasu par organizāciju psiholoģiju, es lasu daļliteratūru. Pēc tam, kad daudzus gadus atpakaļ es izlasīju Andreja Tarkovska Solaris, mani īpaši ieinteresēja padomju laika zinātniskā fantastika, piedzīvojumi, notikumi. Un kas man īpaši patīk, ka ne katrā grāmatā, bet šajās ir vienmēr tā saprotamā daļa, redzamā daļa, un tad ir grāmatā tā neredzamā daļa, tā, ko varbūt visi pat nepamana. Un tā nu es jums šodien gribu izstāstīt par pēdējo grāmatu, ko es izlasīju. Tā ir Vladimira Mihailova Viņpus durvīm. Šis stāsts ir ļoti vienkāršs. Tas ir satiksmes kosmosa kuģis, kurš regulāri pārvadā pasažierus no vienas planētas, kas ir ļoti tālu no Zemes, uz Zemi. Principā tas ir sabiedriskais transports. Un arī šajā reisā, kas nebija nekas īpašs, uz kosmosa kuģa atradās 13 cilvēki, tajā skaitā apkalpes locekļi. Tas bija parasts brauciens, neviens neko īpaši negaidīja, un viņi jau bija pietuvojušies planētai Zeme. Un tajā brīdī jau, kad bija jābūt moments, kad jānolaižās, planēta Zeme paziņo, ka nolaišanās ir aizliegta. Jo izrādās, šis kosmosa kuģis ceļā no tālās planētas uz Zemi ir kļuvis par antivielu, kas ļoti nopietni apdraud Zemes eksistenci. Šim kuģim palūdza doties atpakaļ visumā, jo risinājuma šai situācijai neesot. Un tā nu kosmosa kuģis ar pasažieriem devās atpakaļ bezgalīgajā visumā. Šis kuģis un viņa pasažieri vairs nebija piesaistīti nevienai no planētām, viņi bija radījuši jaunu sabiedrību, jaunu neatkarīgu pasaulīti ar saviem likumiem un saviem noteikumiem. Kas man ļoti atgādināja to, kā dažkārt arī organizācijās patiesībā mēs esam tāda maza jauna sabiedrība. Tā nu cilvēki uz šī kosmosa kuģa dzīvoja, viņiem katram bija sava laimes formula. Interesanti, ka psihologi arī velta laiku laimes formulas izpētēji, viņus tas ļoti arī interesē. Un skaidrs ir viens, ka laimes formula katram cilvēkam ir pilnīgi unikāla un neatkārtojama. Un psihologi ir izpētījuši, ka patiesībā laimes formulu ietekmē gan dzimums, gan vecums, gan ģenētiskais mantojums, personības iezīmes, vide, kurā mēs dzīvojam, kā arī mūsu apzinātā spēja mainīt sevi. Mēs apzināti arī sevi ietekmējam. Protams, mēs katrs esam unikāls, bet ir arī jomas, kuras laimes formulas izpētes gaitā pārklājās pat dažādās kultūrās. Un šīs jomas bija veselība, kā viens no laimes formulas nozīmīgiem elementiem. Nākamais elements bija ģimene. Nākamais elements bija attiecības ar draugiem. Vēl viens laimes formulas elements ir profesionālie sasniegumi, kā arī pietiekams finansiālais nodrošinājums. Bet es īpaši gribu uzsvērt vēl vienu elementu, kas arī ir laimes formulas sastāvdaļa, un tas ir sava iekšējā potenciāla realizēšana. Jo cilvēki, kuri spēj realizēt savu iekšējo potenciālu un apkārtējā vidē viņam nav šķēršļu un viņš spēj realizēt savas idejas, viņš spēj izmantot savas spējas un prasmes un kļūt par labāku sevis versiju,
tas veicina cilvēkos laimes izjūtu. Arī uz šī kuģa bija ļoti daudz dažādi pasažieri. Kāds no tiem guva laimi un prieku sportojot. Tas bija viņa galvenais uzdevums. Viņam tas tā patika katru dienu, vairākas reizes dienā. Viņš izjuta laimi. Kādam citam tas bija fizika. Šī laime bija fizika, pētījumi, viņš lasīja, domāja, un viņa labākais brīdis, kurš bija aprakstīts grāmatā, bija brīdis, kad viņš varēja domāt un analizēt. Tā bija viņa laimes formula. Kādam citam tas bija bērns. Tā bija sieviete, kurai galvenais bija bērns viņas dzīvē, viņas dēls. Tā bija viņas laimes formula. Kādai citai aktrisei uz kosmosa kuģa laime bija Dievs. Viņa ticēja, ka viņas laime ir Dievs, un Dievs viņai palīdz un atbalsta viņu. Kādam citam tas bija māksla. Tā bija māksla, jo viņš bija rakstnieks. Viņš rakstīja grāmatu un viņam pilnīgi bija pats svarīgākais, kā citi novērtēs un kā viņš lasīs citiem priekšā un ko viņi teiks. Un vajag tādu sižetu, kāds vēl nav bijis. Un viņam katram bija sava laimes formula. Tāpat kā mums. Tā nu viņi dzīvojuši kosmosa kuģa visumā. Viņi nevarēja atgriezties mājās, taču ar laiku viņu dzīves prieks un dzīves jēgas izpratne sāka zust. Viņi centās atgriezties uz zemes, viņi mēģināja dažādus veidus, taču nekas neizdevās. Un viņiem sāka zust jēga. Viņi vairs neredzēja ne savu mērķi, ne virzību. Viņi bija ieslīguši rutīnā un vairs nezināja, ko darīt. Un viss šis noveda līdz tam, ka viņi pat nevēlējās sarunāties savā starpā. Viņi dzīvoja katrs savā istabā, darīja savas lietas, viņi nevēlējās miedarboties. Un tas viss patiesībā gāja ļoti skumji, līdz pat gandrīz vienā brīdī notika pilnīgs komandas sabrukums, gan emocionāls, gan arī fizisks. Vienā brīdī viņi gandrīz padevās un saprata, ka tā nevar būt vairāk. Bet tajā brīdī notika kaut kas ļoti interesants. Un viņi visi uzzināja jaunumu, ka kādu noslēpumainu un romantisku notikumu rezultātā uz kuģa ir gaidāma jauna paudze. Simboliski tas nozīmēja ko? Tas nozīmēja jaunu mērķi. Pēkšņi visi sarosījās, viņiem bija skaidrs viņu redzējums, uz kurieni doties, viņiem bija skaidra viņu misija. Pēkšņi visos atmodās entuziasms, ticība un pārliecība. Viņi visi zināja, kas ir jādara un kādēļ ir jādara, bet galvenais viņos atmodās prieks. Tas ir ļoti interesanti, jo es vadu apmācības visdažādākajās organizācijās, un ļoti daudzās no šīm apmācībām es veicu tādu kā aptauju par to, kādas tad mēs emocijas un izjūtas gribētu izjust biežāk savā ikdienā, savā darbā. Un ziniet, vairākos kolektīvos dominē divas. Pirmā bija gandarījums. Un otrā, ko viņi vēlas izjust biežāk, ir prieks. Tieši tas arī notika uz šī kuģa. Viņi svinēja, viņi veidoja kopīgas vakariņas, dziedāja, spēlēja mūziku, un šī it kā nebūtiskā sastāvdaļa kā vakariņas viņiem radīja prieku un saliedēja viņus. Tas arī ir interesanti, jo runājot par laimes formulu, pētnieki atklājuši, ka ne tikai veselība, draugi, profesionālie sasniegumi, bet tur ir vēl viens elements – mazas ikdienišķas nodarbes. Kopīgas vakariņas, muļķīgi joki, garas sarunas, nesteidzīgas. Mazās lietas ir ļoti būtiskas laimes formulā. Tā nu komanda tagad redzēja kopējo ceļu, viņi redzēja savu mērķi.
katrs komandas loceklis tagad zināja, kas viņam jādara, ka viņa darbs ir nozīmīgs, kas viņam ir jāiegulda un ar ko viņš ir unikāls, un kas tik ļoti sakrīt ar organizāciju psihologu secinājumiem un pētījumu rezultātiem par to, ka saliedēta komanda ir tad un strādā labāk tad, kad viņi skaidri zina savu mērķi. Un darbinieks ir daudz apmierinātāks ar darbu, kad viņš zina savu mērķi, kad viņš jūt saliedētas komandas atbalstu, un tajā brīdī, kad viņš zina, ka viņa darbs tiks novērtēts. Un viņš zina, ka viņa ieguldījums ir būtisks mērķa sasniegšanai. Tā nu šī komanda bija skaidri nodefinējusi savu virzību. Tagad viņi zināja, ka viņiem ir jārada pasaule jaunajai paaudzei, ka vairs stāsts nav tikai par viņiem. Tagad viņiem ir vīzija, tagad viņiem ir mērķis. Un tā nu komanda bija apņēmusies un pozitīvi virzījās savā mērķa virzienā, bet interesanti ir kas, ka arī psihologi ir noskaidrojuši, ka tie mērķi, kur ir saistīti ar palīdzēšanu citiem, liek darbiniekam justies tādam kā labākam, tādam kā nozīmīgākam un svarīgākam, tādam, kas ir saistīts ar lielāku un nozīmīgāku mērķu realizēšanu. Šis viss stāsts man patiesībā lika aizdomāties par to, ka dažkārt strādājot ar uzņēmumiem un dažādām citām organizācijām, risinājumi tiek meklēti kaut kur ļoti tālu, kādās ļoti sarežģītās teorijās. Mēs ļoti gribam ļoti sarežģīt lietas, lai gan patiesībā noslēdzot gribētu pateikt tā, mums nav jālido kosmosā, lai uzzinātu veiksmīgas komandas laimes formulu. Mums patiesībā ir jāatgriežās tepat uz zemes, savā birojā ar savu komandu, un jāuzdod sev pareizie jautājumi. Vai es un mana komanda, vai mēs zinām, kurp mēs dodamies un kādēļ? Paldies!